Svari, man prieks tevi šeit satikt. Un tā tad runāsim šoreiz par oktobra horoskopu. Un skatīsimies, ar ko tad tas ir nozīmīgs tieši svaru zīmē. Un šeit tev ir visas iespējas sevi parādīt pasaulē, jo pēc būtības šeit oktobrī sākas tavs jaunais gads, jaunais dzīves gads. Un varu tev mudināt arī pasūtināt gada prognozi, lai tu tiešām zini, kādi ir tavi uzdevumi šajā periodā. Un šis ir tas laiks, kad tu vari atjaunot spēkus, kad tu vari patiešām sajust savas vajadzības, veidot vēlmju kartes un arī parādīt sev pasaulē. Pirmkārtām pats apzināties savu identitāti, kas tu esi, kāds tu esi, un arī tā tad parādīt pasaulē un sajust arī savas vajadzības, kādas tev ir. Un pāriesim pie tātad aspektiem, sākot jau ar pirmo datumu. Mums jau ir aspekti, kurus mums vajag analizēt. Planētas jau ir sastrādājušas kaut ko. Un šeit ir ļoti svarīgi, lai šajā laikā, kad tev visa uzmanība vērsta pašam uz sevi, kad tu domā pats par sevi, kad tev ir iespēja sev veidot, tev būtu tāds reāls skats pašam uz sevi. Izvairies no pārspīlējumiem. Un arī uzmanies ar tādu pārliecību, ka viss ir iespējams. Tieši pirmajā datumā. Citos datumos tu vari to darīt, bet tieši pirmajā datumā ir svarīgi, lai tu pievērsies plānošanai, ja tu kaut ko plāno patiešām reāli. Un 6. datumā šeit var būt sarunas, kas saistītas par drošību, tās var kļūt ļoti aktuālas. Kādam tās iespējams arī ir saistītas ar naudu vai ar ienākumiem. Arī tā šeit var būt. Un tā tad arī to tu vari tā tad realizēt 6. datumā, runājot, iegūt kaut kādu skaidrību, kas tev ir saistīta tātad ar naudu, ienākumiem un tavu enerģijas līmeni un drošības sajūtu. 7. datumā mums ir pilnmēnesis. Un tu vari tātad ieraudzīt, šis pilnmēnesis notiek tavā 7. mājā, un šis ir tāds brīdis, kad tu vari ieraudzīt, kādas ir patiešām tavas attiecības, vai tajās valda harmonija, vai tajās valda līdzsvars, kas tur trūkst, kādi ir trūkumi starp tevi un starp partneri, un ko tu liekties, kādam tas būs attiecību noslēgšanas laiks, kādiem attiecību nostiprināšanas laiks. Un tāpēc, ja tu vēlies attiecības saglabāt, tad īpaši piesardzīgi ej cauri šim pilnmēnesis laikam. Jo 7. datumā mums ir arī tādas svarīgas attiecības kā ar to Merkurs ar Plutonu, un tāpēc ir iespējama tāda paaugstināta spriedze. Un it sevišķi visā, kas saistīts ar tādām ģimenes un mājas lietām un naudām. Ja? Tur esi piesardzīgs. 8. datumā tev šeit var būt kaut kādas labas ziņas, kuras tu vari saņemt. Un tāpēc esi gatavs komunikācijai, lai visums tās labās ziņas var līdz tevīm nodot. 11. 15. datums Venēra ir tātad opozīcijā ar Saturnu un Neptūnu, radot kaut kādas problēmas attiecībās, liekot paskatīties, kādas tās mūsu attiecības ir, vai arī piesardzīgi šeit ar naudu, un šeit patiešām var arī iekulties attiecībās ar kādiem nepatīkamiem cilvēkiem. Šeit sievietes var sastrādāt kaut kādas nepatīkamas lietas, mēli var uzpeldēt, taču to visu centīsies labot tātad Venēras trigons ar Plutonu, kas ļaus tātad kaut ko, kas ir aizgājis greizi, atkal nolikt uz sliedēm. Un 14. datumā šeit es ieteiktu pievērsties bērniem. Ja ar bērniem bijušas kaut kādas problēmas, tad šeit ir iespējams tātad to krīzes brīdi
tā kā izšķīdināt un virzīt labvēlīgā gultnē visu procesu uz priekšu. Tas mums varētu būt labvēlīgi. Un šeit mums 21. datumā jauns mēnesis ir svaros. Tas ir ļoti būtisks laiks, jo mēs varam teikt, ka tas ir tā kā tavs lielais jaunais sākums. Un šis ir vienkārši ideāls laiks kaut kādām personīgām, taviem personīgajiem pārdzīvojumiem, tavām personīgajām vēlmēm, taviem personīgajiem mērķiem. Un tur var būt ne tikai kaut kādas jaunas iniciatīvas un idejas, bet arī iniciācijas jaunas, kas var būt saistīts ar pilnīgu imidža maiņu, ar izskata maiņu, iespējams arī visas dzīves stila maiņu. Tātad noteikti izmanto šo laiku, jo tu jūti, ka tu jau labu laiku stagnē, un tu gribi kaut ko pilnīgi jaunu savā dzīvē. Lūk, šeit ir tā iespēja, ka tu no vakara aizmiedz viens cilvēks, no rīta pamosties cits. Izmanto šo burveklīgu laiku, kas tev ļaus kaut ko pilnīgi jaunu savā dzīvē izdarīt. Un tad dari to arī absolūti kardināli. Un tad tā jaunā enerģija tev nesīs uz priekšu visu nākamo tavu dzīves gadu. 20. 29. datums. Šeit ir arī jārunā par pašvērtību, par tavu pašapziņu. Tā var būt tātad kustināta šajā laikā. Šeit var būt svārstības tavā pašapziņas līmenī. Varbūt kaut kāda arī ievainojuma, tāpēc esi piesardzīgs, bet šeit ir visas iespējas arī tātad savu pašapziņu pacelt, ar to strādāt. Tad, kad mums ir enerģija, pat tad, kad tā ir saspringta, kvadrāti un opozīcijas, tas tik un tā ir spēks, kuru mēs varam lietot. Un tāda gudra cilvēka rokā šī enerģija, protams, kļūst par spēcīgu ieroci. Mēs varam sevi sakārtot, tātad strādāt ar pašvērtējumu. Un šeit vēl šeit noteikti vajag izrādīt drosmi. Vienalga, vai tur ir runa par šo pašapziņu, vai runa ir par naudu, jo šeit var būt konflikti arī par naudu. Tad tieši tā drosme var vest pie pozitīva iznākuma, gan ienākuma sfērā, gan šai pašvērtības sfērā. 22. datumā mums ir jādomā par veselību. Un šeit patiesi kaut ko labu izdari savas veselības labad. Kaut vai paskaties, vai tev nevajag sākt kādu vitamīnu kūri rudenī, vai vairāk augļus varbūt lietot ikdienā, vai sākt skriet, vai iet, vai vēl kaut ko tu vari iztēloties, ko tu gribētu darīt savas veselības uzlabošanai. No 28. līdz 31. datumam šeit mēs varam kārtot finanšu lietas, un tās mums, skatoties pēc aspektiem, tam vajadzētu būt veiksmīgām. Protams, vienmēr mēs skatāmies personīgo horoskopu, bet tas kopējais enerģijas lauks ir visnotaļ pozitīvs, tur visam vajadzētu būt labi. Tagad parunāsim tā konkrētāk, par karjeru, par tavu darbu un arī par finansēm. Šis nauda un tāda pašapziņa, kas saistīta ļoti lielā mērā ar tavām vērtībām, ar to, ko tu pats par sevi domā, ar to, kā tu spēj sevi nodrošināt, ar materiālajām vērtībām, ar finanšu vērtībām, kļūst tev nozīmīgas mēneša pēdējā dekādē, sākot no 23. oktobra. Principā jau no 21. Pēdējā dekāda, no 20. datuma, mēs sākam par to skatīties. Un tātad iespējas kaut ko mainīt šeit arī tiek dotas. Akcents tiek likts uz tādu naudas sfēru, un tiek dot arī iespēja jaunajā mēnesī, tātad arī jūs varat sākt kaut kādus jaunus projektus. Tas var atnest finansiālus labumus, tie projekti, ko jūs sāksiet. Tad arī ar sevi mainīsiet, savu imidžu mainīsiet. Ja kaut kādas pārmaiņas dzīvē ieviesīsiet. Zvaigznes saka, ka ilgtermiņā tas var atnest arī finansiālu iegūmu. Un no pārspīlētiem tēriņiem mūs brīdina zvaigznes mēneša vidū. Un mēneša beigas, kā jau stāstīju, tās ir tātad veiksmīgas.
un par veselību arī mēs tātad tūlīt parunāsim. Šeit varbūt sajūta šajā mēnesī, ka enerģija kaut kur aizplūst. Tāpēc paskatieties, kas ir tas, kas rada šo enerģijas noplūdi, kur tā enerģija jums varētu izgaist, kur jūs to tērēt, vai tas ir kaut kāda neauglīga pļāpāšana, vai kaut kāda bezjēdzīga laika pavadīšana, kaut ko skatoties. Tad, kur tā enerģija aiziet, kur jūs varētu tātad to labāk savākt, aktivizēt un izmantot. Un tā kā Venēra veido šeit šādas nepatīkamas mums aspektus šajā mēnesī, bet Venēra pārvalda to jūsu zīmi, tad visnotaļ jūs varat sajust emocionālu nogurumu. Un tāpēc atvēlēt savu laiku arī atpūtē šajā mēnesī. Attiecību tēma mums arī ir tātad vienmēr jāapskata. 7. datumā tas var būt tāds spēcīgs pagrieziena punkts attiecību jomā. Un daži lems par to, kā tuvināties viens otram, bet daži atkal par to, kā attālināties viens no otra. Bet kaut kāda kustība šeit varētu būt. Protams, Venēra saka, ka viņš šo mīlestību šajā mēnesī pārbaudīs. Nu, skatīsimies, kā mums tur klāsies. Un, protams, vienmēr, kad mēs esam godīgi, vienmēr, kad mēs patiesi meklējam līdzsvaru, mums izdodas visu sakārtot. Un, ja viens cilvēks patiesi un cieši mīl, tad visbiežāk arī attiecības mums izdodas ne tikai sakārtot, bet arī noturēt un padarīt tās auglīgas un tātad patīkamas. Nu, lūk, tāds ir šis mēnesis, noteikti jūsu personīgo pārvērtību mēnesis. Izmantojiet to un sāciet jaunu dzīvi, jaunā savā dzīves gadā. Visiem daudz laimes, lai patiešām jums nākamais gads ir veiksmīgs. Atā, visu labu!